Čau, čau! Šodien paņemšu tev līdzi manā pirmajā drifta braucienā Biķerniekos ziemas trasītē. Nekad neesmu bijis. Domāju, varētu būt diezgan forša experience, tāpēc domāju, nofilmēšu. Tūlīt parādīšu, kā dampa es braukšu uz turien. Bladungš. Šis ir mans EC6. Piedzim kā 2-litrīgs benzīnnieks. Tagad jau ir no facelift 2.5 benzīns iekšā. Iet ir zolīdi. Ēd ļoti daudz ēļa, bet bez tā ir tāds neko. Ir tāds viens upgradiņš, mums ir metināts bloķis un jauns ziemas riepas, palielam nekas cits. Tūlīt tev parādīšu, kā šis mazulītis koldstartiņā skan. Ielikšu tev sniegā. O. Vecums trasi. Braucot iekšā iedevu šādu te uzlīmīti. Teica, lai līmē mašīnas priekšā. Tā kā pielīmēs tolīt. Tā nebūs nekāds baigajā high speed driftiņi un kas tur, bet es centīšos. Oh my god, te ir pliks ledus! Tik crazy. Oh. Jā, te ir pliks ledus. Jā. Aizkaudās šities tam vārtos neielikt. Rīktīgi slīd. Priekš viņiem bija jāiemet. Es vēl neatceros konfigu trasē, bet kāds jau bez bumperi ir palicis. Ok. Reka, te ir pirmais jumps, kuru mēs konkrēti neliksim nevienu no reizēm. Ok. Kāds difulzors pazaudēja. Damn! Kādreiz bija pupa, tas ir tā diska kā man. No, viņš ir taisni! What? Rīktīgi pliks ledus. Rēcīgi. Ok. Bija tāds interesants pirmais iesildošais aplītis. Tā lēnāk, piesardzīgāk, bet tā jau jāsāk. Ir kaut kādi 4 tie kopējie braucieni, kur pusstundiņu varam braukt. Tā kā es domāju, ka būs labi. Wow. Es arī varu būt tā kā tas čēlis, jā. Nekad Biķerniekos neesmu braucis. Pagājām, šis ir diezgan cool experience. Vai kā dairas lidotāji mēs te.
neizglābt. Nē, vēl X lēdz. Kupenā. Pat taisno ielikām. Tad tas daļas lidošanas pasākums, bet vienkārši pliks lēdz. Jā, bet ja cilvēks var atzēm palaist virsū, tad visu to ten lēdu uzrakt un sniegt. Un tad baigais prikals ar kaut kādam man, kuram ir parasti ziemenis jauns. Tad baigais nekāds prikals nebūtu. Es neko neizdarīju, es vienkārši atlaidu sajūgu un mašīnu izslīdēju. What? Jā, bet tieši tāpēc ziemā tu nedrīkst kustojumā atlaist šo ten gāzi. Okay. Ok, šis jau ir kaut kāds progress, trešais aplīts jau bišķiņ. Trešais aplīts jau bišķi drosīgi. Labi, šito var ņemt nost. Jā, vienalga. Es arī. Ok. Tagad jums parādīšu, kā citiem veicās.
tagad atpakaļ pie maniem braucieniem. Jā, tas kā viņš rucā rāj. Bet šitais man patīk visvairāk, šitais platais. O, mēs bišķi ārpus trases izgājām! Tur filmēja, tur bija drosmīti jāsaņem bišķi. Viņi rekur kaut kur sametās. Un tad davai pamēģinās arī moši pirmo reizi izņem šito līkumu. Ok, ne, man vienkārši saķers tur rodās kaut kur. Jau pārāk daudz sagribēja. Bļā, riepas. Tās riepas. Man tā draudīgi skatījās. Jā, viņi arī normāli iemet. Zini, kā viņiem pašiem arī vajag. Es gribu tās konus. Oh, fuck! No! Tas ir normāls palēcies. Tik labs. Tā no tālumiņa tā bišķiņ. Jā. Pa mierīgo lēnītēm. Un badungš. Uz otru pusī. Būs jāpielē visi eļļi, jo pēc šitādas revošanas šitas sūdvas apēc visu man eļļi. Tur būs savs. Man liekas, ka man te sanāk labāk arī. Bišķi samīzos. Te ir ļoti plats, te ir vienkārši amazing. Ok, es atkal nobomžoju, protams. Viss kārtībā. Oh, saved! Damn! Ok. Badungš. Būs jāpielē visi eļļi, jo pēc šitādas te revošanas šitas sūdvas apēc visu man eļļi. Ielies to dzīvības dzirku, tāpēc, ka draugam garšo mazliet eļļiņu. Kaut kāds 60% tur ir līmenis. Pielies bišķi klāt. Moči stāv. Circle K sponsor. Man liekas, pagaidām pietiks. Okay. Viņš filmē bija jāiemet. Tā arī vajadzēja komitot, ka vienkārši pilns šos ir.
Pastūmām bišķi malā. Patīrījām trasīt no sniega. Bļā. Tev smuks lediņš. Baigā atvēlīgs, nesat? Leciens! Gandrīz uz gurtināli. Palielam tad viss šitais pasākums beidzās ar to, kad pēc 2-30 minūšu braucieniem mašīna beidz strādāt. Bija tā, ka viņa pieleca, bet nospiežot gāzes pedāli, viņa uzreiz noslēpa. Un tad mēs vienkārši tagad kaut kādu stundiņu pasēdējām sanā, atļāvām mašīnai mazliet atzist, tur mazliet atzist, kādu stundīs laikā, cik viņš varēja atzist. Noņēma bateriju, jo likās baigi dīvaini, jo vairāk nav uz troses tas gāzes pedāls, bet man viņš ir elektroniskais. Es domāju, ka tas varētu būt kaut kāda datora problēmiņa. Vai arī tiešām viņš tik ļoti sakars, kad viņam kaut kas nepatika. Bet kā kulants nebija tik karsts. Tā kā šis viss arī beidzās. Brauksim apakaļ mājās, cerams, līdz mājām tiksim, nebūs tāda paša sūda. Tad palielam tagad šodienas tas lielais atskats ir tāds, kad mēs esam nokļuvuši droši apakaļ. Mašīna pat ir atbraukus. Vienīgais damage, tātad, kas mums trasē notika, bija tā kupene. Cilvēks lēpo to blakus, vienkārši mašīnas mačīt. Tas bija sāpīgi. Es biju bumpers salocīju. Un ir tāda problēma, ka tas ir bumpers, šis te ir bumpers, un viņš neturās vairs pie bumpers. Tas ir vienīgais damage, salauzts bumpers. Pārējais viss, cerams, ir ok, ja mašīna pati turpinās strādāt tāpat kā iepriekš, un tas bija vienkārši kaut kāds elektronikas gļuks. Aizvedot mašīnu servis, beigās atklājās, ka vainīgs bija ieplūdes satelītas sensors, ko samainot, mašīna turpināja braukt labāk nekā iepriekš. Cerams, varēsim izot vēl kādu reizīt pa biķerniekiem. Tā kā tā. Paldies, ka noskatījies šo video līdz pašam galam. Ja vēlies redzēt vēl šādu tipu video, droši to ierakst komentāros.